Labvakar! Mēs lēnām reģistrējamies. Man patiesi prieks jūs visus redzēt platformā Būvs nākotnei. Šodien parunāsim par dzīvojamās mājas renovācijas projektu vadību un par vispār mājas renovāciju kā tādu. Dodamies tad ceļojumā. Būvs nākotnē platforma. Kas mēs esam? Mēs esam tie, kas sniedz konsultācijas iedzīvotājiem, kopībām, pārvaldniekiem un dažādiem tiesību subjektiem, projektu vadības un inženieru komunikācijas, sadarbība ar apdrošinātājiem, pieredze apmaiņas publiskās aktivitātēs, dažādas preses konferences, aktīvi darbojamies sociālos tīklos, un arī šis webinārs ir viens no mūsu darbības virzieniem, un arī veidojam aptaujas un dažādas izpētes. Kas ir mūsu tās ceļvedīs? Drošas mājas, tas ir pats svarīgākais, kas mums nākotnē ir, dzīvot drošā, sakārtotā vidē, un tāpēc mēs motivējam un esam šajā vidē drošas mājas. Mani sauc Irēna Rusiņa, esmu profesionāls pārvaldnieks. Šajā darbības jomā jau strādāju vairāk kā 10 gadus. Vairāk esmu praktiķis, protams, arī ir teorija un pieredze. Darbojos arī mājas renovācijas projektu vadībā. Darbs ļoti patīk, un līdz ar to es šovakar būšu kopā ar jums, un mēs parunāsim par māju renovāciju un projektu vadību. Šī būs tāds neliels ieskats, kurā mēs iziesim soli pa solim šim te procesam cauri, lai mēs arī saprastu, kas tad ir šī māja renovācija, uz ko vērst galvenos akcentus, kā nonākt no idejas līdz projektam. Tātad, ar ko tad mēs parasti sākam? Parasti mums ir ideja. Kāpēc? Kādam no mājas dzīvokļu īpašniekiem rodas ideja, viņš nākot katru dienu mājās, saprot, ka māja ir nolietojusies un mājas labā ir jādara lietas. Tas nozīmē, mājas jumts tek, mājas norobežojas konstrukcijas ir bojātas, un tad viņam rod šī ideja, un viņš šo ideju aiznes līdz pārējiem dzīvokļu īpašniekiem. Un jāsaprot, protams, no šīs idejas, vai tas būs izdevīgi un kādus iegūmus mēs no šī procesa iegūsim. Un tad ir šis risinājums. Kādus darbus veiksim, kur ņemsim līdzfinansējumu un kas vadīs projektu. Un, protams, lai projekts realizētos veiksmīgi, ir vajadzīga veiksmīga projekta komanda. Tas ir gan projekta vadītājs, virzītājs spēks, gan inženieri, gan būvnieki, gan būvuzraugi. Un ja šī komanda kopā mēs strādāsim, kopā strādājot, mēs arī varam virzīties uz šī te projekta īstenošanu. Un gala rezultātā mēs nonāksim jau līdz mājai, kura būs renovēta, un mēs būsim drošā vidē. Kāpēc dzīvokļu īpašnieki nepieņem lēmumu? Mana pieredze saka to, trūkst informācijas. Un to es vienmēr saku, jo esot kopsapulcēs, es saprotu to, jā, dzīvokļu īpašnieki saka, mēs gribam renovēt. Jā, mums tā kā bāža, baile, nav skaidrības, vai izdosies, neizdosies, bet trūkst šīs informācijas, un tāpēc arī pārvaldniekiem, ejot uz sapulcēm, ir jāsniedz informācija gan par šo mājas tehnisko stāvokli, gan arī par tām lietām, kas nākotnē ietekmē šo māju, ja mēs šodien nedarīsim, ja mēs šodien neieguldīsim, jo nevienmēr dzīvokļu īpašnieks var atrast šo informāciju, un tāpēc ir ļoti liela loma šo informāciju aiznest līdz dzīvokļu īpašniekiem. Un, kā es saku, sākumā vienmēr ir nepieciešama informācija. Un informācija ir nepieciešama par sekojošām lietām. Mājas tehniskais stāvoklis. Kāds viņš ir, kāda māja šobrīd izskatās. Ja? Ir divas šīs tehniskās apsekošanas. Ir vizuāla apsekošana, ko mēs veicam kā pārvaldnieki, un ir šī tehniskā apsekošana, ko veic būvinženieris certificēts cilvēks. Ja mājas pārvaldnieks šo apsekošanu veic vienkārši apsekojot māju, paskatot gan pagraba telpas, gan jumtu, kāpņu telpas, gan šīs ūdens caurules, apkures sistēma, ja kādā stāvoklī šī sistēma atrodas, ja, vai kaut kur tek, vai kaut kur ir logs bojāts, vai kaut kur siltumenerģija atkal izplūst ar kādām pagraba durvīm vai kāpņu telpas durvīm. Viņš novērtē šo stāvokli tīri, kā tas vizuāli, ja, bet
Otra apsekošana ir šī tehniskā apsekošana, kas savukārt tiek pieaicināts certificēts inženieris, kuram ir diploms, kuram ir noteikti šie dažādi uzskates līdzekļi, dažādi mēraparāti, un viņš jau tiešām šo te māju iziet cauri no pamatiem līdz mājas jumtam un jau skata jau padziļināti. Tāda informācija dzīvokļu īpašniekiem ir vajadzīga par mājas renovācijas un tās procesiem, dokumentiem, jo īpašniekam ir jāsaprot, ar ko sākt, kā to procesu virzīt uz priekšu, sākot ar kopsapultu un beidzot, protams, ar visu šo te jau pārējo dokumentu klāstu, kas ir nepieciešams. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāpieņem lēmums. Un nākamais solis, protams, tās ir finanšu iespējas. Kur tad mēs meklēsim šo finansējumu? Vai tas būs mūsu dzīvokļu īpašnieku uzkrātā naudiņa? Vai savukārt mēs meklēsim finansējumu bankās? Vai arī mēs meklēsim kādus citus finanšu instrumentus, kā piemēram Eiropas Savienības līdzfinansējumu? Ja, tad mēs griežamies pie attiecīgām šīm te iestādēm un atrodam šo te finansēšanās iespēju. Tagad, ir tas pamata informācijas pakete dzīvokļu īpašniekiem ir jāsaprot, lai mēs solīti pa solītim varētu virzīties tiešām uz nākotnē šīs mājas renovāciju un tās sakārtošanu. Ar ko tad sākt? Protams, ir jāsāk ar kopsapulci. Ja mums ir ideja, mēs sanākam kopā kopsapulcē, kopsapulce pieņem lēmumu 50+1 šajos jautājumos. Protams, ka arī ir normatīvais akts, kas rudenī drusciņi pamainās, un citus jautājumus mēs varēsim pielemt mazākumā balsojumā, bet šim balsojumam ir vajadzīgs 50+1. Tad ir jāvienojas par biedrības dibināšanu. Jo renovācijas naudiņu no Eiropas fondiem piešķir šai te pilnvarotai personai, biedrībai, juridiskai personai. Ja? Nepiešķirs visiem dzīvokļu īpašniekam vai katram dzīvokļu īpašniekam atsevišķi, bet šai te biedrībai. Un tas ir viens no procesiem, kur arī pārvaldniekam ir jāpaskaidro, ka sanākot kopā, jūs sakat jā, bet mums ir jāizvirza 3 šie te cilvēki, aktīvie, parasti mājās tāda arī ir, un jānodibina biedrība. Un pārvaldnieks arī dažkārt palīdz šo te darbību veikt un sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, ja, un nodibinot šo te pilnvaroto personu biedrību, tad arī tas ir pirmais ceļš jau uz renovācijas darbu uzsākšanu. Tātad, kādi ir projektu vadības posmi? Tātad dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšana par dalību projektā. Tas ir pirmais. Tad ir tehniskās dokumentācijas izstrāde. Tad ir pakalpojums sniedzēja būvu uzņēmēja inženieru atlase, projektu vadītāja atlase, tālāk nāk finansējuma piesaiste. Mēs bankā vai tā ir cita veida finansējuma iestāde, kur mēs meklējam šo finansējumu, un projektu vadība notiek visu aktīvo būvniecības periodu. Ja? Tā kā projektu vadītājs ir tas, kas organizē, menedžē, kas sazinās ar Altuma akciju sabiedrību, kas šo līdzfinansējumu iedod Eiropas Savienības projektiem un attiecīgi runā ar būvnieku, piedalās būvsapulcēs, pārbauda dažkārt šos te ieņēmumu izdevumu tāmes, šos te paveiktos darbus, ja? Sniedz informāciju dzīvokļu īpašniekiem, un tad ir arī noslēguma pārskata sagatavošana. Tad, kad projekts noslēdzās, tad arī ir jāsagatavo visi noslēguma dokumenti, kas ir savukārt jāiesniedz arī būvvaldē šī te dokumentācija un attiecīgi arī finansējuma sniedzējam. Kas tad ir tehniskās dokumentācijas izstrāde? Tātad mēs atnākam sapulcē, mēs pieņemam lēmumu, un tad ir tas otrais posms, ka mēs izstrādājam tehnisko dokumentāciju. Mēs iedodam pilnvarojumu biedrībai vai arī varbūt pārvaldnieks šajā gadījumā, bet klasiskā izteiksmē ir biedrība pilnvarojumu izstrādāt tehnisko dokumentāciju. Tehniskā dokumentācija sastāv no 3 būtiskām lietām. Tas ir energoaudits, ēkas tehniskā apsekošana,
būvprojekts un inženiertīklu projekti. Tātad energo audits mums attiecīgi veids certificēts eksperts, mēra, vērtē, analizē šīs siltuma kartes. Droši vien, kā esat redzējuši arī, kad māju nofotografē, ja, un attiecīgi mēs redzam, kur tad ir šie te siltuma zudumi, ja, šie sarkanie pleķi vai dzeltenīgie, vai arī tur, kur nav šī te siltuma noplūda, tur atkal ir šie zilās nokrāsas, mēs varam redzēt, ja, un tā kā energo audits arī novērtē ēkas apkurs ventilācijas sistēmas, karstā ūdens sagatavošanas sistēmas, viņš arī aprēķina, ja, kurā brīdī mēs varam ietaupīt darbos, kurus mēs izdarīsim renovācijas laikā, un attiecīgi pēc tam, kur mums radīsies šis ietaupījums. Protams, novērtē arī norobežojušās konstrukcijas to stāvokli, ja, un definē energoefektivitātes uzlabošanas pasākums un, protams, aprēķina jūsu mājas šo te energo ietaupījumu pēc visu šo te darbību sasniegšanas, ja jūs izdarīsiet. Tātad, nākamā lieta ir mājas tehniskā apsakošana. Ja, šo darbu veids certificēts būvinženieris. Un ko tad viņš mājai apskata? Viņš apskata māju pilnībā un kopumā, tātad sākot ar pamatiem un beidzot ar mājas jumtu. Ja? Tātad kādā stāvoklī ir mājas pagraba telpas, kādas ir kāpņu telpu ieejas durvis, kādā stāvoklī ir mājā logi, kādā stāvoklī ir jumts, kādā stāvoklī ir nesošās konstrukcijas. Tātad viņš visu šo te apskata, tā skaitā arī ūdens vadus un kanalizācijas caurules, apkuras sistēma, jo apkuras sistēmā ir, diemžēl mēs dzīvojam šajās padomu laika mājās vairākums, ja, un līdz ar to apkuras sistēma un inženieru komunikācijas manā skatījumā šodien ir katastrofāli nolietojušās. Un ja mēs nedarīsim neko, ticiet man, sāksies diezgan nopietnas avārijas, ja, līdz tam, kad tiešām var nopludināt pavisam nopietni šos te augstāko stāvu dzīvokļu īpašnieku. Pat man ir bijusi pieredze, kad no 4. stāva nopludina arī plīsa caurule, nopludināja 1. stāvu, un tas nebija tikai mazliet, bet tur tiešām jau no 4. stāva uz 1. stāvu jau bija šīs te, jau radās ļoti nopietnas ūdens, šīs noplūdes. Ja? Tā kā arī apkuras sistēmai, mums ir apkuras sistēma disbalans daudz dzīvojamās mājās, vienam augsti, vienam karsti. Tad energo auditors darīs to, ka viņš aprēķinās, ja mēs sakārtosim sistēmu, cik mēs ietaupīsim. Savukārt būvinženieris jau sakārtos sistēmu, ja? Viņš izbūvēs, sapratīs, kāda veida mums šo te apkuras sistēmu ir nepieciešama, ja? Kā mēs varam šajā mājā te izbūvēt, un tad arī kopā mums rodas šis te jau apkures aprēķins un ietaupījums. Tā kā tā ir viena no svarīgākajām lietām, kas arī ir mājas tehniskā apsekošana. Mājas renovācijas projekts. Tā ir dokumentācija kopa, kuru izstrādā certificēts projektētājs. Tas nozīmē, kā jau iepriekš minēju, tātad viņš sastāv sekojuši. Energo audits, tātad aprēķinām, cik mēs ietaupām, saprotam, kur mums ir šie siltuma zudumi. Tālāk ir tehniskā apsekošana, kur mēs savukārt novērtējam, saprotam, ko mums mājā vajag uzlabot, sakārtot, nomainīt. Un bez šī projekta, un tad, protams, ir inženieru sistēmu projekts, ja, kur šīs inženieru sistēmas arī tiek apskatītas un attiecīgi veidota šī te jaunā sistēma ar jaunām jau caurulēm un jaunu apkurs radiatoriem, un izvēlamies šo te iespēju, vai tie varētu būt alokātoru sistēma, vai tā varētu būt skaidītāju sistēma. Ja, to visu tad mēs saliekam un inženieri un projektētājs sazīmē šajā te projektā. Ja, un šī visa dokumenta kopa ir jāsagatavo un jāiesniedz būvvaldē. Ja, tā kā būvvalde arī ir dalībnieks, kas iesaistās šajā procesā, viņš neiesaistās
iesaistās tieši bez pastarpināti. Šajā gadījumā būvvalde iesaistās projekta sākumā, ja, tad, kad projekts tiek sagatavots, visa dokumentācija iesniegt būvvaldē, un būvvalde izskata, apstiprina un dod šo te atzinumu par projektā realizāciju. Ja? Tā kā, un tad otrs posms, kad būvvalde iesaistās, tad tas ir noslēguma projektā, kad jau māja ir renovēta, un mēs savukārt būvvalde arī pārbauda šo te dokumentāciju un šo te atzinumu sniedz par projekta atbilstību īstenotajiem īstenotajam projektam. Tā kā pastarpināt būvvalde, protams, var arī iesaistīties tad, ja rodas kaut kāda veida konflikta situācijas, ja būvniecības laikā iespējams ir nekas jau nenotiek tik viegli, ja, ir arī dažādi veidi sarežģījumi, un tad iespējams arī būvvaldē kādā brīdī ir jāiesaistās. Bet tā klasiski būvvaldē iesaistās projekta sākumā un projekta beigās. Nu, un projekta vadītājs. Projekta vadītājs sniedz atbalstu visos projekta posmos. Es redzu, ka projekta vadītājs ir tas, kurš sākotnēji tiekas ar dzīvokļu īpašniekiem, izstāsta visus šos te posmus, kas ir šis te mājas renovācijas atjaunošanas projekts, palīdz dzīvokļu īpašniekiem arī biedrības dibināšanas jautājumos. Arī tas ir ļoti svarīgi, jo ir biedrības, kur ir aktīvi šie mājas vecāki un kuri spēja arī paši šo darbiņu veikt, ja, bet ir ļoti patīkami, ja projekta vadītājs var atbalstīt šajos te posmos un jau to pirmo soli dzīvokļu īpašniekiem spērt un sakārt. Un, protams, tālāk jau piedalās sapulcēs, stāsta par iespējamām šīm te projekta realizācijas soļiem, un tagad iziesim soli pa solim līdz renovācijas projekta īstenošanai. Tātad sākam ar dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Tas ir pirmais solis. Mēs sanākam un vispār apjaušam to, ka mēs gribam renovēt. Mums ir tā informācija, daļai jau dzīvokļu īpašnieki ir kaut ko uzzinājuši, daļa nav uzzinājuši. Tāpēc ir feini, ja ir projektu vadītājs klāt, un projektu vadītājs arī izstāsta, jo viņš ir klātesošs jau no sākuma līdz beigām. Jo tas ir ļoti būtiski. Ja tu esi klātesošs jau sākumā, tad tā ir tā uzticības persona, varētu teikt, kura arī jums palīdzēs noīstenot šo te projektu. Un arī, protams, ir jāvienojas par projektu vadību. Jā? Tātad mēs vai nu zinām kādu labu projektu vadītāju, bet jebkurā gadījumā mums apakšā ir konkurss. Ja mēs izsludinām konkursu, mēs zinām 3-4 labus projektu vadītājus, mēs izsludinām konkursu, ja? Izstrādājam kritērijus, kādā veidā, tad, ko mēs gribam sagaidīt no projektu vadītāja, ja? Un tad attiecīgi piesakam šo te cenu aptauju, un tad piesakās šie te pretendenti. Un mēs tad attiecīgi izvēlamies, ja šo pretendentu, ar kuru tālāk mēs sadarbosimies. Tad nākamais solis ir tehniskās dokumentācijas izstrādāšana. Tad, kad kopsapulcē mēs sanākam kopā, ir noprezentēts šis te, esam sapratuši par to, kas ir projekts, ko mēs darīsim mājai, tad mēs pilnvarojam biedrību realizēt tehniskās dokumentācijas izstrādāšana. Ja? Tas nozīmē energoaudits, tehniskā apsekošana un būvprojekts. Tā ir tas pirmais solis, lai mēs virzītos uz mājas renovāciju. Ja? Nu, šī visa pakete nav lēts prieks, jā, tie ir izdevumi, taču šobrīd ir jārēķinās ar to, es teiktu, tas ir ļoti labi no pašvaldību puses, ja, ka pašvaldības dod līdzfinansējumu tehniskās projekta dokumentācijas izstrādāšanai, bet ir jāsaprot to, ka ir nosacījumi, ka jums noteiktā laikā arī šis projekts ir jāīsteno, jo kā būs naudiņa jums iedos, projekta dokumentāciju jūs izstrādāsiet, bet projektu nerealizēsiet. Nu, tas tā kā nebūtu pareizi, līdz ar to pašvaldība dod šo naudiņu ar mērķi motivēt jūs uz šo te projektu izstrādi, kas būs jau kā pamats tālāk šīs te mājas renovācijas jau virzībai. Tad, kad mums ir sagatavot visu šī tehniskā dokumentācija, tad mēs sniedzam šo te visu dokumentu paketi akcijas sabiedrībā Altum, kas ir
kas sadarbojas ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, un viņi piešķir, izvērtē un piešķir attiecīgu šo te atlaidi. Ja? Tas nozīmē, šis te līdzfinansējums šobrīd programmā ir līdz 49%. Ja? Tā kā izvērtē. Un tad, kad Altum ir izvērtējis visu un pateicis, jā, jūsu dokumenti atbilst, jūsu projekts ir izstrādāts pareizi, jūs sasniedzat visus programmā minētos siltumietaupības šos te rādītājus, tad jums varat tālāk jau meklēt šo te būvnieku būvuzraugu. Ja? Tātad mēs jau izsludinām šo atkal cenu aptauju būvniekam, būvuzraugam, autoru uzraugam. Dažkārt ir pakalpojums sniedzējs, kur ir būvnieks un būvuzraugs no būvnieka puses, bet ir ļoti labi, kad arī ir šis būvuzraugs no pasūtītāja puses, tas ir no dzīvokļu īpašnieku puses, ja, jo viņš tā kā vairāk sadarbosies un viņš vairāk tā kā aizstāvēs jūsu interesi, ja, jo dažkārt, būvnieks, protams, viņš jau labu gribēdams un izdara, bet, dažkārt, gribas to spilvenu drošības, ja, ka blakus ir šis te būvuzraugs un būvuzraugs arī no mūsu pusītes, ja, tad mēs kā dzīvokļu īpašnieku pilnvarētā personu biedrība varam griezties un tāpat laikā projektu vadītājiem ir ļoti ērti sadarboties, ja, un uzdot šos te pareizos jautājumus, ja, un ir arī problēma situācijas, kuras ir jārisina, jo eksperts katrā nozarē ir eksperts, ja, un līdz ar to ir atkal būtiska šī sadarbība. Ja. Tā, un tad, kad mēs esam izsludinājuši konkursu, mēs atkal esam jau vienojušies, negluži vienojušies, bet izvēlējušies būvnieku un būvuzraugu un attiecīgi tas, kas īstenos projektu. Mēs šos te visus dokumentus atkal iesniedzam akcijas sabiedrībā Altum izvērtēšanai. Ja? Un tajā brīdī, kamēr Altums izvērtē, mēs paralēli projekta vadītājs strādā jau ar finansējumu piesaisti, ja? Tātad ar bankām. Tas nozīmē, ja gadījumā finansējums kredīti iestāde, banka jums nedos šo te aizdevumu, ir tādas lietas, jo bankām ir savas prasības, kāpēc, kā viņas izsniedz šos aizdevumus, tad jums ir iespēja saņemt no bankas šo te atteikumu un griezties pie aizdevumu jau akciju sabiedrībā Altum. Ja? Tas ir arī ļoti būtiski, ka nevajag uzreiz sabīties, banka nedeva, ir traki, tagad ko darīsim tālāk? Droši dodamies uz Altum, jo šeit pieredze rāda to, ka tad, kad mēs jau meklējam šo te finansējumu, bankām ir diezgan tādas, un teiksim, lielas prasības. Ja mums apstiprinot sapulcē dzīvokļu īpašnieki lem par projektu virzību 50+1, tad bankas dažkārt prasa līdz pat 80% dzīvokļu piekrišanu. Un tas ir tas kritērijs, ja, kad, dažkārt mēs šo te nesasniedzam kritēriju, bet tad mums ir valsts devusi iespēju alternatīvu prasīt šo te aizdevumu akcijas sabiedrībā Altum, un tur mēs jau varam startēt ar 50+1. To nekad neaizmirsiet un izmantojiet iespēju, ja gadījumā pirmajā brīdī liekas, finansējums nav un nebūs un ir traki, jā, noteikti, tad griežamies pie Altuma. Tā kā par aizdevumiem, jā, tam pievēršam uzmanību, bet atkal, ja noteikti projekta vadītājs palīdzēs šeit, viņš atradīs, ieteiks, paprasīs, parādīs un noteikti jautājiem, bet ir ļoti labi, ka dzīvokļu īpašnieki tomēr to kārtību zina un viņiem ir skaidrs soli pa solim, kā tad mēs varam aizvirzīties attiecīgi uz šo te gala rezultātu. Lūk, un tad, kad ir viss šis posms noticis, tad ir tā galvenā, šī es pateiktu, galvenā dzīvokļu īpašnieka sapulce, jo kas ir noticis? Altum mums ir finansējumu piešķīris, banka kredītu ir piešķīrusi, ar būvniekiem mēs esam vienojušies, iepirkums jau ir bijis, cenu aptāve ir bijusi kā kurā gadījumā, un tagad ir jābalso dzīvokļu īpašniekiem jau par projekta realizāciju.
Ja? Šis tiešām, jo šis ir tas posms, kad nevajadzētu atkāpties. Ja mēs esam jau tikuši tik tālu un ieguldījuši finansējumu tehniskās dokumentācijas izstrādē, ja? Esam jau bankās aizdevumu dabūjuši un tagad saprotam, ka mums ir tas pēdējais solis darīt vai nedarīt, ja, un mums šķiet, varbūt dažkārt, kad rezultātā maksājums par kredītu varbūt ir diezgan liels, nepievilcīgs. Tomēr izvērtēt un iet tālāk, ja, jo tad jūs zaudējat šajā posmā, jūs tiešām pazaudējat visu ieguldīto naudu. Ja, tā kā tas ir jāapsver, ja, šeit aiziet, ja biedrības principā dzīvokļu īpašnieki aiziet, jo viņi zina to ieguldījumu, un ja viņiem ir izstāstīts, ja šis te soli pa solim, kā mēs virzamies, un kur ir tie riski, un ar ko jūs zaudējat vai atkal iegūstat, tad savukārt, protams, mēs kā dzīvokļu īpašnieki arī virzamies tālāk. Ja? Un tad ir, protams, šis te Altuma lēmums par kapitālu atlaidi, tad mēs slēdzam līgumus, īstenojam projektus, un attiecīgi šīs periods, jaunais šis periods, kas šobrīd ir, viņā ielikt iespējams var, bet tas ir jādara tiešām ļoti steidzīgi, ja mēs šogad jau sapulcē apstiprinam, jā, mēs ejam uz renovāciju, jā, mēs īstenojam šo projektu, tad ir aktīvi jāiziet visi šie te posmi, par kuriem mēs runājam, un varam vēl uzspēt. Bet, principā, ja ir tāds lielāks objekts, māja, piemēram, ar 100 dzīvokļiem un lielāk, tad iespējams arī šo vienošanos nevar panākt tik ātri, un tas periods savukārt sanāks stipri ilgs, ja, un mēs vairs neiekļausimies šajā programmā, jo šajā programmā visi dokumenti nodošana ne vēlāk kā 26. gada 31. marts. Šķiet tālu. Bet īstenībā mēs jau dzīvojam 25. gada beigās, un tas nozīmē 24. gada beigās, 25. jau ir nākamgad, tātad 25. ja mēs varam uzbūvēt, sakārtot, tad mēs uzspējam līdz 31. martam nākamā gadā arī visu dokumentus iesniegt noslēguma pārskatus, lai saņemtu šo kapitālu atlaidi. Ja? Un tad, kad mēs iesniedzam visus dokumentus, būvvalde māju ir pieņēmusi, tad Altuma arī izsniedz šo te atzinumu par realizētā projekta atbilstību kapitāla atlaides piemērošanai. Tagad, tad ieguvumi. Kādi ieguvumi ir no renovācijas? Es teiktu, kā pirmo, man nav prezentācijā, bet pirmais, es domāju, tas ir tomēr tas dāvinājums. Ir jārēķinās to, ja mēs gribam veikt lielus ieguldījumus mājā, tad pirmā tomēr tā iespēja, kas mums tiek dota, ir šī kapitāla atlaide. Ja? Ja arī viņi šobrīd nav 50%, jo pievienotās vērtības arī nodokļi šobrīd netiek attiecināts, viņa sanāk 35%, 40%, bet tā ir atlaide. Man šķiet, izmantot tas ir grēks. Ja? Tad, protams, kā nākamojas lieta, droša sakārtota vide. Ja, tas ir ļoti būtiski, ka mēs dzīvojam drošā, sakārtotā vidē. Gan dzīvokļu īpašniekiem ir ļoti patīkami atgriezties mājā un nepamosties naktī, ja ir kāda avārija, un pārvaldniekam visu laiku tērēt šo jūsu naudu, ja, jo pārvaldnieks jau citu naudu netērē. Viņi tērē mūsu, kā dzīvokļu īpašnieku naudiņu, ja, lai novērstu šīs te avārijas. Ja, un dažkārt pat ir bijuši aprēķini, ka mēs avāriju darbos iztērējam stipri vairāk šīs te naudiņas, kā izdarot šos te kompleksos pasākumus. Ja? Ja mēs runājam par apsildīšanu un enerģijas taupīšanu, tad, protams, ir iespēja katram savā dzīvokļa īpašumā pēc tam regulēt šo te siltuma enerģiju. Ja? Vienam patīk 20 grādos, vienam patīk 10 grādos, tad 15 grādos, ja 10 būs tīri paaugstu, bet varbūt kāds arī, kas grib 10 grādos dzīvot. Bet katrā ziņā šī iespēja ir neatsverama, ja, un dažkārt liekas, jā, taupu es, bet mēs īstenībā taupām visu kopā. Arī pareizi lietojot šo te siltuma enerģijas regulēšanu pēc mājas renovācijas, mēs taupam visi kopā, jāatcerās, ja? Jo katrs ietaupītais grāds ir 5% no jūsu ikmēneša rēķina. Tad ir tā lieta, ka
tomēr tā ietaupītā nauda, ko jūs 20 gadu vai 15 gadu laikā tā kā ietaupat, ja, uz siltuma enerģijas rēķinu, jūs viņu ieguldat savā mājas renovācijā. Ja? Jūs ieguldat par to labklājību, kurā jūs dzīvojat šodien. Un tas ir būtiski. Ja? Nu, tā šķiet dārgi, bet tas ir šodien, šeit un tagad, un tā ir mana šī drošā, sakārtotā vide, kvalitatīvā, komfortā, ja? Un tam līdzīgi. Protams, kā arī runājot par remontdarbiem, prasa mazāk ieguldījums ārkārtas remontdarbiem un uzturēšanai. Viennozīmīgi tas ir pierādījusi. Tad ir īpašuma vērtības pieaugums. Protams, ja vēlēsieties pārdot dzīvokli, tad ir jāsaprot viena lieta, ka kredīts jums līdz nesekos. Kredīts paliek ar īpašumu, jo dažkārt man uzdod jautājumu, paklau, jā, tagad es paņemšu kredītu, es būšu līdz ausīm kredītā, un kas tagad ar mani būs, kā es varēšu samaksāt un tam līdzīgi. Un ja nu man nāk šķirties no dzīvokļa, kas notiek ar naudu? Nauda paliek nākamajam īpašniekam. Tātad, ja jūs pārdodat dzīvokli, naudiņa, tad šīs kredīta maksājuma tālāk izmaksās jaunais īpašnieks. Jūs, principā, renovācijas šī visa projekta laikā nekādu neķīlājat dzīvokli. Nu, jums nav nekādas tādas saistības ar savu nekustamo īpašumu, ka jūs viņu varat kaut kādā mērā ar šiem te uzlabojumiem pazaudēt. Vienīgais ir tikai tas, ja kādā brīdī jūs nemaksāsiet, ja, nu tad pārvaldnieks attiecīgi veids šīs darbības likumā noteiktās kārtībā, ja, un tad attiecīgi sniedz prasības pieteikumus tiesās un tam līdzīgi. Bet īpašums, ja kā tāds, jūs viņu nezaudējat un jūs neko neieķīlājat. Ko parasti, kas ir tas drošības pilvēns projektos? Tas ir naudas plūsma, ja? Bankas vērtē, cik katru mēnesi jūs samaksājat šo te pārvaldīšanas kredītu maksājumu, visu to naudas plūsmiņu. Tā ir tā vienīgais kriterijs, pēc kā vērtē, ja šis te naudas plūsmas tieši maksājums, ja, mēneša griezumā, ja, un tad pēc tam skatāmies gada griežumā. Un, protams, arī pašvaldības piedāvā šīs te nekustamā īpašuma nodokļu atlaides. Ja, ir dažādi novadi, kur attiecīgi uz gadu, diviem renovētām mājām piedāvā pat līdz 50% nekustamā īpašuma nodokļa šo te atbalstu, ja, samazina. Tā kā tas arī, manuprāt, izvērtējot ieguvumu, ir pietiekami lieli, ja, lai jūs dzīvotu šodien, šeit un tagad. Nu, tad tās atziņas. Māju tehniskais stāvoklis bez kapitāla ieguldījumiem katru dienu paliks sliktāks. Tas mums ir jāsaprot. Mājas ir jau senas, mājām ir jau vairāk, kurai 40, kurai 50, kurai 60 gadu. Labāk nekas nepaliks. Ja? Tātad ir jārīkojās. Un ilgtermiņā nerenovētā mājā dzīvot būs dārgāk nekā renovētā. To jūs arī ieklausāties, jo tāpēc, kad ja ilgtermiņā jūs visu laiku remontēsies, visu laiku būs avārijas, visu laiku būs kaut kādas nebūšanas, mājai jumts tecēs, caurules plīsīs un tam līdzīgi, nu visu laiku jūs maksāsiet nekā, jo ātrāk, jo labāk. Jo katru gadu izmaksas palielinās. Un gan materiāli, gan darba algas, gan energoresursi. Ja? Šīs izmaksas palielinās. Un ja mēs sākam šodien, jā, es saprotu, viss paliek dārgi, bet tas ieguvums kopumā, jā, ir neatsverams. Šodien, šeit un tagad varbūt darot šo te darbu tādā tiešām jau kopīgā apjomā. Un, protams, pirmajā vietā droša, sakopta vide ilgtermiņā ar izmaksām, ko šodien ieguldīsim, un tās noteikti atmaksāsies nākotnē. Nu, tās ir tās manas atziņas, strādājot ar projektiem, projekta vadību, kas man likās ļoti būtiski, ja, un kad aiznes šo stāstu līdz dzīvokļu īpašniekiem, jā, pirmo reizi varbūt viņi nesadzird, bet otro reizi jau viņi nāk un klāt saka, paklau, ko mēs varam darīt, kas ir jādara. Irēna, saki, ko darām? Es saku, nu jānāk dibināt biedrību, jānāk kopā sapulcē, runāsim, darīsim. Un tad vēl varbūt neaiziet, jo ir mājas, kur mēs esam pat 3-4 reizes nākuši kopā. Un ir norenovēts un esam izvēlējušies varbūt lētāko drusciņu procedūru. Ja? Nu, nesataisījām kaut ko līdz galam, nu, bet
Pēc tam ir teikums, jā, ar šodienas acīm es redzu to, ka vajadzēja ieguldīt vairāk. Jā. Varbūt, ka nevajadzēja maksāt €20, bet vajadzēja maksāt €80 šodien, un varbūt man būtu sakārtot arī ūdens un kanalizācijas sistēma. Ja tikai vienā no mājām bija tikai apkuras sistēma. Nu, tad veiksmīgai projekta realizācijai ir izpratne par mājas renovācijas projektu no dzīvokļu īpašnieku puses. Ticiet man, jums būs vieglāk pieņemt lēmumus. Viennozīmīgi vieglāk pieņemt lēmumus. Nākamā lieta, kas ir ļoti būtiski, kad jums mājā ir 2, 3, varbūt 5 aktīvie dzīvokļu īpašnieki, kuri ir gatavi darboties, virzīties, iet uz šo procesu. Tālāk šis dzīvokļu īpašnieku atbalsts, informācijas pieejamība, ka mēs kopā nākam runājam un ka mēs saprotam soli pa solim, par ko balsot, kā būs, viens otru iedrošinām, kā es saku, spēlējam ar ļoti atklātām kārtīm. Jo ja mēs kādā posmā kādam neizstāstīsim, tad var rasties tāda, nepārprasta situācija. Ja pārpratīs, nesadzirdēs, nesapratīs, radīsies šaubas, tad ļoti svarīgi ir šīs informācijas aprite. Un, protams, virzītājs spēks ir profesionāls projektvadītājs, jo viņš jums būs blakām no sākuma līdz projekta beigām, un pat vēl pēc projekta, jo arī pēc projekta ir darbs, kas ir jāizdara projektu vadītājiem. Viņam ir jāsniedz šīs atskaites automā par jūsu mājas siltuma enerģijas ietaupījumu. Ja? Tā kā arī darbs ir ne tikai projekta laikā, bet arī līdz projekta beigām. Nu, lūk, tas bija tas stāsts īsais, ko es gribēju aiznest dzīvokļu īpašniekiem, kā iedvesmu nebaidīties, sākt, jo es redzu, ka tiešām mājas kliedz pēc renovācijas šodien, šeit un tagad nav viegli. Teikšu godīgi, nav viegli, bet tas ir izdarāms. Meklējam, sadarbojamies, virzamies uz priekšu, un jūs sapratīsiet, jo vairāk jums būs informācijas, jo jūs būsiet drošāki, un tikai kopā, sadarbībā, vienam ar otru dzīvokļu īpašniekam, pārvaldniekam un tālāk projektā iesaistītajām pusēm mums viss izdosies. Tā kā es jums novēlu nebaidīties, atrodiet katrs savā mājā šīs pilnvarotās personas. Ja vajag palīdzību, meklējiet, zvaniet, interesējieties, bet noteikti darbojieties un rezultāts noteikti jūs uzmeklēs. Tā kā paldies, tas bija tāds mazais ieskats mājas renovācijas projektu vadībā un izpratni nelielu par renovāciju. Un tālāk semināru turpinās mans šarmantais kolēģis Jānis Uzulēns, jums pastāstīs par šīm te projektā finansējuma un inženiera biroju, un viņš ir praktizējošs jurists, jau 14 gadu pieredze būvniecības nozarē, tāpat pārstāvs Spidika darba grupās ar iepirkumu procesiem darbojas, un, protams, ir kolosāls publikāciju autors par būvniecības nozaru un aktuālām tēmām. Jūs droši uzmeklējiet un interesējieties. Labi, Jāni, vārds tev! Jā, labvakar. Es ātri pārslēgšu savu prezentācijas daļu. Tikmēr teikšu, ka redzēju čatā visu to sarakstu, un man patīk 2 kungi, kur ir izveidojuši paralēlo nodarbību, kas arī nav nemaz tik slikti laikam. Bet tad no renovācijas projektu vadības, no pārvaldnieka skatījuma prom uz veidu, kā to var izdarīt ērtāk, ātrāk un efektīvāk caur būvniecības procesu. Un es redzēju vienu, man šeit Manākovas kundzes komentāru, kur tad tos konsultantus sameklēt un tā tālāk. Viņi noteikti viens no avotiem ir būvniecības informācijas sistēma, kur jūs atlasot pēc dažādiem kritērijiem tādas vai citādas inženieru birojas noteikti spējat un varat iegūt informāciju par tām kvalitātēm, ko viens vai otrs birojs piegādā, bet vienā lietā paturpinot Irēnu, ir ļoti svarīga mājaslieta, kas ir lielā mērā pārvaldnieku un iedzīvotāju sadarbības rezultāts. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir pirmais un galvenais
avots, ar kuru vispār sākt būvniecības procesu, proti, nonākt līdz saprātīgai renovācijai. Tas, ko es izdarīšu dažās minūtēs, es mēģināšu izstāstīt to, kā es redzu ērtākos un efektīvākos risinājumus. Tātad, jebkurā būvniecības procesā, un tas, ko mēs runājam par renovāciju, tas ir būvniecības process. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs nekad nezinām, cik nopietnā apjomā būs jāiejaucās mājas rekonstrukcijā, renovācijā, kamēr mēs neesam dabūjuši attiecīgus izpētes datus. Tātad runa ir par laiku, runa ir par naudu, un runa ir par kvalitāti, ko jūs par naudu noteiktā laika rezultātā, nebet laika noticējumā varat iegūt, un kas būtu jāiegūst. Lielākā problēma visā būvniecības procesā vienmēr ir saistīta nevis ar pašu būvniecību. Es šeit redzēju čatā kritiku atsevišķiem uzņēmumiem vai par to, kā nenosaukt uzņēmumu atstājies sev uz kaut kādu, teiksim, vidi, kas ir darba kultūra un profesionālā ētika, bet lielākā problēma visos procesos ir sagatavošanās kvalitāte. Ja mēs atgrieztos tagad atpakaļ pie tā slaida, ko es sacīju, kad tad būvniekiem, ka iedzīvotājiem ir ļoti svarīgi sadarboties ar pārvaldnieku, tad šie ir tie pirmie divi avoti, kuri var sagatavot nepieciešamo informāciju, kas tad it kā būvniekiem būtu jādara. Kāpēc it kā? Tāpēc, ka līdz brīdim, kamēr jūs neesat nonākuši līdz detalizētām izpētēm un uz to bāzes veidotiem būvprojektiem, visticamāk, jūs nevarēsiet precīzi atbildēt, kas mājas ietvaros ir jādara. Nu, lūk, un būvniecības process praktiski sastāv no tādām 4 plānošanas stadijām, būvdarbu stadijas atsevišķi, un tad jau ir tas, ko mēs saprotam par ikdienas lietošanu, un katrai būvē pienāk kādreiz dzīves cikla beigas. Šāds standarts ir zināms, ja ir runa par sadalījumu stadijās visā Eiropā, un faktiski, es domāju, arī daudz viet pasaulē, un schematiski nedaudz savādāk uzrādot tās stadijas, tad jūs redzat, ka produktu izstrāde ir tas, ko es jums minēju, 4 stadijas. Ieceres definēšana, pirmsprojektu uzdevums, projektēšana un iepirkums. Un faktiski neatkarīgi no tā, cik daudz dažādu nepieciešamo speciālistu mēs iepērkam, lielākoties mēs viņiem uzticam darīt katram savā profesionālā ietvarā to darbu, kas ir saistīts ar pirmsprojektu uzdevumu gaitā un projektēšanas gaitā iegūto informāciju un līdz ar to radītajām nepieciešamībām. Ja? Tātad būvniecība ir kā atsevišķa stadija, eksploatācija un dzīves cikla beigas, kā jau es tiku sacījis. Nu, lūk, priekšspēte savā būtībā ir viena tāda ļoti īpaši svarīga stadija. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir stadija, kurā jūs iegūstat pēc iespējas vairāk informācijas. Un, ja es sākumā pieminēju mājaslietu, tad mājaslietas īpatnība ir tā, ka tajā tā vai citādi būtu jāatrodas vizuālās apsekošanas aktiem un informācija, kas ir iegūta tās rezultātā tehniskās apsekošanas vai tehniskās izpētes datiem. Un, ja vizuāla apsekošana ir tāda ļoti vispārināta informācija, kuru tā kā nevar veikt, nebet var veikt gandrīz vai jebkurš cilvēks, tad līdz tehniskajam mēs nonākam jau tādā apjomā, ka to var veikt attiecīgas kvalifikācijas speciālisti. Nu, lūk, un iegūtā jūsu informācija lielā mērā kalpo par pamatu tam, lai jūs noteiktu savu nepieciešamību mērķus, uz to tad arī prasības, nu, un tālāk jau plānus un arī iegūt kādu ierobežojušu informāciju. Ja? Tad jūs iegūstat visu nepieciešamo priekšspētes laikā, lai jūs saprastu, ko tad īstenībā un kā mums būtu vērts pasūtīt. Ja? Priekšspētē tie uzdevumi, tātad praktiski jau liela daļa es no viņiem noskaitīju, nebet uzskaitīju, bet savā būtībā tātad jūs nosakat savas vēlmes, savas prasības, samērojot tās ar iegūto informāciju, un šo iegūto informāciju jūs varat vienīgi un tikai iegūt caur dažādiem tehniskiem elementiem, tad tehniskām izpētēm. Ja? Es šeit redzēju par čatā, kad tika rakstīts jau par būvfiziku un vispārējo, jā, jums lielā mērā ir taisnība. Arī būvfizikai ir nozīme kaut kādu datu iegūšanā. Ja? Tātad. Nu, lūk,
Kas vēl ir svarīgi? Tātad svarīgs ir pats process. Ja? Tātad viena lieta ir iegūt datus, bet jautājums, kā to iegūt. Un kā iepriekšējā webinārā, tajā es esmu uzskaitījis praktiski tos procesa dalībniekus, kuri bez iedzīvotājiem pie renovācijas vai rekonstrukciju projektiem piedalās. Tātad tie ir tehnisko izpēšu veicēji, pārvaldnieki, kuri var sniegt ļoti daudz informācijas par mājas stāvokli, par īpatnībām, par problēmām, kas šajā mājā ir ikdienā. Un arī patiesībā pārvaldniekiem vēl ir viena cita loma būvniecības procesā. Viņi var sniegt arī informāciju par to, kā būtu vieglāk pēc būvdarba pabeigšanas šo te māju pārvaldīt. Tālāk ir tas, ko Irēna jau daudzkārt šodien pieminēja būvprojektu, piedodiet, projektu vadītājs, būvprojektu autors, būvprojektu ekspertīzes veicējs, ja mēs saprotam, ka mums, piemēram, ir jāveic būvkonstrukciju, kā piemērs būvkonstrukcija, tātad kāds remonts, ja, piemēram, jāsavat kārtībā kāda atsevišķa mēzgle, tad visticamāk bez būvprojektu ekspertīzes šajā daļā mēs neiztiksim. Nu, un attiecīgi nāk būvdarba veicējs, būvuzraugs un finansējums sniedzējs. Tur šeit nereti var uzlikt. Es šeit redzēju šodien kritiku autumam, labprāt es izlasītu konkrēti, kas tad tajā autumā ir tik ļoti slikts, bet skaidra lieta, ka finansējums sniedzējs var arī uzlikt kaut kādus nosacījumus, ja viņš dod naudu kaut kādu konkrētu darbu veikšanai. Kur ir problēma šajā visā stāstā? Problēma ir tajā, ka jūs redzat, noņemam šeit nost pārvaldnieku un noņemam finansētājiem, mums paliek tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6 faktiski atsevišķi veicam iepirkumu. Tas ir diezgan daudz. Gan no laika, gan no pie galda nosēdināmo subjektu skaitu, lai jūs sekmīgi veiktu savu mājas remontu. Un visos 6 gadījumos jums būs jāmēģina šos pakalpojumus iepirkt tā, lai tas kompetences līmenis katram subjektam neatšķirtos ļoti kritiski no otra. Ja? Un ļoti bieži tā galvenā kritiskā pazīme, darot kādu lietu, ir nauda, ko mēs tērējam par konkrētu speciālista algošanu. Ja? Un skaidra lieta, ka daudz dzīvokļu namu jomā un māju uzturēšanas jomā kopumā lielākoties dominē joprojām zemākās cenas princips, nevis saimnieciski varbūt visizdevīgākā iepirkuma princips, un tāpēc tās zāles, kas tam ir piemeklējamas, iespējams slēpjas tādā inženieru konsultāciju jomā. Kāpēc? Tāpēc, ka es pārskrēju, piedodiet, vienam slaidam pāri, tāpēc, ka jebkurā projektā bez laika, naudas un kvalitātes pie vērtēšanas kritērijiem būs arī pats process, kā tas tiks veikt, kā tiks veikts renovācija, kā tiks veikta rekonstrukcija. Līdz ar to risinājumi, kā jūs līdz viņiem nonāksiet un kāpēc tieši tādi risinājumi, kā tiks izvēlēti, ir izvēlēti. Un, attiecīgi, arī visa procesa piegādes termiņš, tad es domāju, no idejas, no ieceres līdz būvdarba pabeigšanai, uzskatot, ka tas process ir piegāde, cik tad kopumā šis laiks jums aizies. Ja? Un tā skaitā arī atsevišķām kaut kādām piegādēm, kas ir varbūt fundamentāli svarīgas, lai, piemēram, ventilācijas iekārtu piegādi. Kur mēs to pirksim, kā mēs to pirksim, kāpēc mēs to darīsim tieši tur un cik tas maksās un kā mēs zinām, vai būvnieks neuzliks pa virsu dubultu uzcenojumu un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Kā jūs to varat nonākt? Jūs līdz tam varat nonākt, uzticot procesu, ko es šajā slaidā aprakstījis, vienam konkrētam tiesību subjektam. Ja? Tātad, lai izvairītos no 6 iepirkumiem un diezgan sarežģīti pārvaldīta procesa, jūs varat vērsties pie inženieru konsultācijas sniedzējiem. Tātad tie parasti Latvijā ir lieli inženieru biroji, lieli, es domāju, gan no apgrozījuma viedokļa, gan no algoto darba ņēmēju skaita. Un inženieru konsultants kā institūts ir arī ierakstīts būvniecības likumā, un tā definīcija skan tā, ka tas ir būvkomersants, kas pamatojoties uz noslēgto līgumu ar būvniecības ierosinātāju vai vienkāršiem vārdiem runājot ar pasūtītāju, pārstāv to būvniecības procesā, sniedzot tam konsultatīvus pakalpojumus vai rīkojoties tā vārdā. Tātad
tā rīcības brīvība inženieru konsultantam ir pietiekami liela, bet vienlaikus pasūtītājs saglabā ļoti būtiski ietekmi uz procesu norisi. Ja? Liela problēma izmantot šādu institūtu ir tādās mājās, kurās ir ļoti sadrumstalotas attiecības iedzīvotāju starpā. Tad to, ko viena redzēs par labu, cita redzēs par sliktu, nu, tas kaut kā laikam nav Latvijā nemaz tik populāri tā nestrīdēties, ja, bet kas ir svarīgi, ka inženieru konsultāciju jomā praktizējoši inženieru biroji, tie tomēr ir uzskatām par profesionāļiem, un arī likums viņiem ļauj veikt vēl divas lietas, tātad būvuzraudzību un, ja ir nepieciešams, būvprojekta ekspertīzi. Tātad faktiski, un bez minētā šie te inženieru konsultanti, viņi var veikt virkni pakalpojumus, ko es arī šajā slaidā esmu uzskaitījis. Tātad tā ir tehniskās izpētes, tās ir projektu vadīšanas, projektu vadīšana, tā ir iepirkuma organizēšana, paša būvprojekta procesa vadība un būvuzraudzība, un, ja ir nepieciešams, tad praksē gadās, kad inženieru biroji ļoti aktīvi iesaistās finansējumu piesaistē. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi spēja pamatot izmaksas, un tas nozīmē, ka iepērkot inženieru konsultantu visu šo te pakalpojumu sniegšanai, jūs samazināt pirmkārt to subjektu skaitu, kas iesaistās būvniecības procesā, un otrkārt jūs sadarbojaties ar šo institūtu, ar šo uzņēmumu, nu jau mēs varam teikt, ja, 4 stadijās no tām, kas šeit ir arī atspoguļots. Tad pirmsprojektu uzdevumu sagatavošanas gaitā, jo tā morāla ir tāda, ka profesionāļi var palīdzēt sagatavoties plānotajam būvniecības procesam daudz kvalitatīvāk, līdz ar to viņi var arī dot precīzus uzdevumus projektēšanai, precīzi aprakstīt to, kas ir nepieciešams iepirkuma veikšanai, un visnotaļ atbildīgi novadītu būvdarbu kontroli. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi ir arī tie, kas ir veikuši visus manas iepriekš minētos uzdevumus. Nu, lūk, tātad savā tāda secinājuma daļa, ka inženieru konsultants sevi apvieno tehniskās izpētes veicēju, projektu vadītāju, būvprojektu ekspertīzes veicēju, ja tas ir nepieciešams, un būvuzraugu tiesības, pienākums un atbildību, kas ir svarīgi, ka tas konsultācija apjoms ir nosakāms vadoties no katra projekta vajadzībām. Lai jūs nonāktu līdz šim konsultācija apjomam, jums ir nepieciešama pietiekama kvalitatīva tehniskā izpēte. Ja? Tad viena no lietām, ko ir vērts apdomāt, vai mēs atsevišķi algojam kādu inženieru biroju, kurš veiks šo tehnisko izpēti, vai mēs tomēr jau uzticam šim tam pašam inženieru birojam ne tikai veikt tehnisko izpēti, bet jau strādāt tālāk pie visām pārējām būvniecības procesa stadijām. Ja? Es domāju, ka tas atkal ir tāds strīdu sābols, jo šodien var redzēt čatā, ka vismaz 2 džentelmeņi ļoti aktīvi kritizē visapkārt notiekošo. Pieļauju, ka jūs ikdienā arī kaimiņu vidū ir tādi cilvēki, kuriem arī patīkās kritizēt, dažkārt pamatot, dažkārt mazāk pamatot, dažkārt ļoti subjektīvi, bet jebkurā gadījumā tad kritika ir tāds informācijas veids, kuru, ja tā ir saturīga, ir vērts uztvert un mēģināt arī iedziļināties. Ja? Lūk, no tāda praktiskās puses, un praktisko puses sauc par ļoti vienkārši, es ikdienā strādāju ar virkni būvniecības uzņēmumu, pasūtītāju un tā tālāk, un inženieru konsultants kā uzņēmums, kurš veiks visus tos darbus, kurš var veikt tos visus darbus, ko es jums tikko minējis, viņš faktiski nodrošina to, ka jūsu procesos tiek samazināts administratīvais sloks uz projektu realizāciju visās tās stadijās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jums viena jautājuma atrisināšanai iespējams ir jāuzraksta mazāk vēstuli, ja? Vai mazāk e-pastu. Ja? Centralizēta informācijas sistēma un līdz ar to arī ērti organizēta dokumentu aprite. Ja arī šis tiesības subjekts, ko mēs saucam par inženieru konsultantu, spēj darīt vairākus darbus, kas ir savstarpēji svarīgi darbi, tad skaidra lieta, ka šī informācijas apriste iegūst zināmu sistemātiskumu, un līdz ar to arī lēmumu pieņemšana kļūst pietiekami, jāsaka, atkal centralizēta. Ja? Nu, lūk, kas vēl ir svarīgi, ka šī inženieru konsultantu komanda vienmēr ir tāds mainīgs veidojums, proti tie speciālisti, kas jums bija
iespējams nepieciešama procesa sākumā, vēlākā laika posmā sāk savu lomu iespējams zaudēt. Ja? Tad tam iepirkumam ir jābūt tādam, ka jūs nevis nopērkat par kaut kādu konstantu cenu kaut ko, bet jūs skaidri saprotat, kurā stadijā kāda speciālisti man ir nepieciešama, ko viņi darīs, cik tas maksās. Tad praktiski tas ir tāds vairāk darbs, kas tiek apmaksāts uz kaut kādām noteiktām stundu likmēm. Ja? Svarīgākā lieta, ko pierāda daži lieli Latvijā būvniecības projekti, kuros inženierkonsultanti jau ir tikuši iepirkti, ka informācijas apmaiņa ir krietni saprotamāka. Proti nav šo tautas valodā runājot kluso telefonu, kad viens un tas pats jautājums pat dažādos e-pastos tiek noformulēts nedaudz dažādi, līdz ar to atbildes dažkārt fundamentāli atšķirās. Ja? Un gala rezultāts ir tāds, ka virkni procesu sadarbībā ar inženieru konsultantu iedzīvotāji, kur vēlas rekonstruēt, renovēt savas mājas, viņi var vienkārši padarīt pietiekami standartizētos. Nu, lūk. Tāds vairāk no praktiskās puses, bet ar tādu, es nezinu, vai filozofiski vai uzmundrinoši, ja? Bet inženieru konsultantam ir jāpieņem pārdomāt objektīvi lēmumi un jārīkojas, šeit ir rakstīts abu pušu interesēs, bet pēc savas būtības viņam ir jārīkojas gan iedzīvotāji interesēs, gan arī pārējo būvniecības procesu dalībnieku interesēs tik tālu, cik viņu intereses ir pamatotas, loģiskas un atbilstošas pasūtītāju vajadzībām. Tātad, ja kādam šeit liekas, ka manos vārdos ir iekļāvies kāds interešu konflikts vai nepārdomāta frāze, tad gluži nē. Mēdz gadīties būvniecības procesā tā, ka būvnieka argumenti paši par sevi ir tādi, kas atbilst kā paša būvnieka interesēm, kā arī pasūtītāja interesēm. Un to nekad nevajadzētu ignorēt un neņemt vērā tikai tāpēc, ka būvnieki, tā kā šodien te čatā bija rakstīts, ka visi būvnieki ir slikti un tā tālāk, gluži tā nav. Ja? Tad ir jāprot izvēlēties. Skaidra lieta, ka tas, ko šodien kungi čatā raksta, to sauc par riskiem. Ja? Tad viņiem ir iestājies, es tiku redzējis vienu no komentāriem šodien, kas bija rakstīts, ka lūk, pēc būvdarbiem ir iestājies tautas valodā runājot bardaks, tad patiesībā par šīm lietām bija visticamāk jādomā procesa sākumā, tad, kad bija radusies iecer kaut ko rekonstruēt vai renovēt, un tā rezultātā bija kaut nedaudz jāvērtē riski, ar kuriem jūs varat saskarties. Tādā teorijā un praktiskajā dzīvē tas ir realizējams, risks tiek definēts kā kaitējuma iespējamība, piedodiet, un jūsu uzdevums ir mēģināt apzināties, kādi riski projekta realizācijas gaitā jums var iestāties. Ja jums veidojas situācija, ka ir pārliecība, ka īsti tos riskus izdomāt nevar, vai nav pārliecības, vai tie būs tie īstie un vajadzīgie, tad visticamāk jums ir pirmais avots, pie kā iegūt informāciju, kāds praktizējuši projektu vadītājs, vai pat tas pats jūsu pārvaldnieks, vai jebkurš pazīstams inženieris, kurš vismaz var dot pirmās norādes, kādi riski būtu jūsu projektā raksturīgi. Ja? Nu, lūk, tas nozīmē, ka tā rezumējot, risks ir secinājuma izdarīšana par konkrētām vērtībām, kuras tā vai citādi var atstāt iespaidu uz padarītā darba kvalitāti, uz darbam nepieciešamo laika nogriezni un attiecīgi arī uz izdevumiem. Nu, lūk, par perspektīvām riskus nekad nav vērts analizēt tikai no viena skatu punkta. Kāpēc? Tāpēc, ka tie riski, uz kuriem jūs iegūsiet pozitīvas atbildes priekš sevis, var izrādīties ar ļoti negatīvu skatu punktu otrai, trešai vai kādam citam iesaistītājiem, tātad subjektam. Ja? Līdz ar to riski vienmēr viņi ir jāvērtē neitrāli un ir vērts aizdomāties, kā jūs redzat sevi būvnieku vai kādu apakšuzņēmēju vai piegādātāju vai jebkāda cita iesaistītā subjekta skatu punktā. Ja? Tātad nav jēgas domāt par risku menedžmentu tikai no vienas skatu punkta. Lūk, šķiet no manas puses šodien tas arī dzen viss. Tātad mans mērķis un tas, ko es centos pateikt, ka, lai ietaupītu jūsu laiku, jūsu naudu pietiekami sarežģītā procesā, par kādu var uzskatīt gan renovāciju, gan rekonstrukciju, varbūt ir vērts aizdomāties par to, ka nevis pirkt atsevišķus mazu pakalpojumu sniedzējus, bet virkni pakalpojumu uzticēt
vienam subjektam, tas ir inženieru konsultants. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tas noteikti nebūs dārgāk nekā samaksāt 3-4, ja mēs ar dārgāk saprotam ne tikai naudu, bet arī laiku un kvalitāti. Lūk, no manas puses tas šodien viss. Priecāšos, ja kāds no jums piesakos mūsu platformai. Mēģināšu vēl čata jautājumos iedziļināties. Par tiem aktīvajiem iedzīvotājiem Vanaģeles kundze raksta, es nevaru atbildēt, jo visas Latvijas daudz dzīvokļu mājas neesmu apmeklējis, bet ļoti bieži tā aktivitāte, gluži pretēji pasivitāte ir saistīta ar tādu, vienkārši varam runāt nezināšanu, un līdz ar to tādu maldīgu pieņēmumu, ka, lūk, man ir viena slikta pieredze, vai man tur rados kādam ir slikta pieredze, jo bija būvnieks tāds draņķīgs, tad nekas jau labs nebūs, ja? Tas tā gluži īsti nav. Igora komentārs par to, ka kamēr renovācija būs garantija, ka fēnam attieksme nemainīsies atbilstīgi pret objekta būvsubstanci. Šeit es varu piekrist, ka publiskajā telpā tik tiešām ir izveidojusies tāda duāla attieksme pret šiem projektiem. Ikdienā es strādāju ar daudz būvniekiem, un ticat man, virkne būvnieku vienkārši nevēlas iet šo darbu darīt. Kāpēc? Tāpēc, ka viņu apgalvojums ir, ka tie, kas to dara lēti, dara sliktā kvalitātē, bet, diemžēl, mēs viņus izkonkurēt ar cenu nevaram. Ja? Tad visām šīm problēmām, tas, ko jūs, Igor, esat uzrakstījis, tas ir viens no riskiem. Garantijas laika garantija, tad vai tie 2 vai 5 gadi, kāpēc gan nepaprasīt konkursā, lai iedod 10 gadus, bet jautājums ir, kā jūs nodrošināt šos 10 gadus. Proti, lai jūs viņus nodrošinātu, jums ir jāatbild uz jautājumu, vai šis uzņēmums pēc 10 gadiem pastāvēs. Ja? Lūk, noteikti, ja jūs, Igor, kaut ko varat ar faktiem pierādīt, mēs labprāt jūs redzēsim kā vienu no runātājiem mūsu webināros. Varat sazināties ar manu kolēģi Zandu pēc tam, un tas būs ļoti labi. Un visas dzīves, kur tev, Jāni, nav ne ar man, diemžēl, vai par laimi, Igor, ir jāsaka, ar industrijas jau strādāju no 2008. Gadu un strādāju gan kā praktizējuši jurists, gan lektors, pētnieks, gan arī ļoti bieži esmu būvobjektos, tā kā tā saikne man ir vairāk kā cieša. Jā, atbildi Dzintaram Āboliņam, ļoti labs jautājums, vai konsultantu biroja uzņemas atbildības daļu. Jā, tas ir ļoti labs jautājums. Tātad viņi uzņemas gan cilvēcisku atbildību, gan visu risku atbildību, kas attiecās un kas ir kā obligāti apdrošināšanas instrumenti. Turklāt, tad, ja jūs inženieru konsultantu ņemat arī paplašinātā versijā, proti, ka viņš pildīs, ja būs nepieciešams, eksperta funkcijas un būvzarauga funkcijas, tad viņam šīs atsevišķās atbildības arī ir jāapdrošina. Vēl kas ir ļoti svarīgi, kas, protams, ka sadārdzina būvniecības procesu, ir finanšu risku apdrošināšana. Tad parasti ir 3 finanšu riski, tas ir avans, tas ir laika izpildes apdrošināšana un garantijas laika garantija. Es esmu redzējis līgumos, kad garantijas laika garantija tiek uzrakstīta vārdiski, viņi netiek nostiprināti ar kādu apdrošināšanas instrumentu, vai, piemēram, tā ir apdrošināšanas polise vai bankas garantijas vēstule. Ja? Tā ir tāda sliktā lieta, bet principā atbildību caur apdrošināšanu, kas ir tāda laba atbildības nodrošinoša paketi, ir iespējams to visu paveikt. To, ka būvnieks ir pēdējais posms visā darba posmā, kaut kādā mērā jums var piekrist, bet nereti ir tā, ka tos būvnieks ir vērts aicināt vismaz iepazīties ar informāciju vēl krietni pirms viņi nonāks līdz būvdarba veikšanai. Kāpēc? Tāpēc, ka tad viņi kļūst vismaz potenciāli zinošāki. Par apjomiem un par to, ka patērētāji tiek krāpti. Es jums kādu brīdi šajā webinārā šeit teicu, ka ir metodas, kā kontrolēt izmaksas. Viņas ir diezgan sarežģītas. Sākotnēji uz pirmā acu uzmetienu, bet pēc tam viņas ir pietiekami viegli organizēt un vadīt. Ja? Principā atliek orientēties Excelī un būvniecības tirgu, un jūs diez vai kāds apmānīs.
Par garantijām. Garantijas zūd atkarībā no tā, kas ir ierakstīts garantija noteikumos. Ja tur būs ierakstīts, ka garantija zūd līdz ar būvnieku likvidāciju vai maksātnespēju vai ko tam līdzīgi, protams, ka viņš zudīs. Nu, lūk, tā, vai ir vispār piedāvājumi ar pieminētu, kāpēc es tik nepopulāri. Man ir grūti atbildēt uz jūsu Dzintar pēdējo jautājumu, kas šeit ir, tāpēc, ka tas noteikti būtu jautājums kādam elektroietājušu projektētājiem vai būvdarbu vadītājiem vai kādam absolūtam profesionālim. Lūk tā. Paldies par čata jautājumiem. Stūrītī lejā jūs labajā pusē redzat QR kodu, pēc tā var mēģināt piesakot mums, ja jūtat, ka pēc tā visa nepieciešamība. Un tas arī, reku, ir vēl viens QR kods, nedaudz lielāks. Nobeidzot, proti, kad es pārtraukšu ekrānu dalīšanos un atslēgšos no šī webināra, kas notiks pēc mirkļa, jūs varat ierakstīt arī atsauces. Būsim priecīgi par objektīvu kritiku, tas ir ļoti forši. Igoram pēdējais jautājums. Ētika būvniecībā. Ētika ļoti bieži ir atkarīga no tā, ko jūs nopērkat. Un darba ētiku zināmā mērā var izpētīt vismaz no kaut kādiem tādiem papildus datiem, tad īpašā būvniecības informācijas sistēmā. Un arī nereti vienkārši iegūstiet kādas atsauksmes no projektiem, kur kaut kas ir ticis iepriekš realizēts. Nu, nav gluži tā, ka nav Igor ētika saskatāma un izprotams ar būvniecības informācijas sistēmu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs varat iegūt pietiekamu informāciju par būvspeciālistiem, vai viņi ir strādājuši kvalitatīvi, vai viņi ir, piemēram, tikuši sodīti un tā tālāk. Tas, ka tur nav pilnīga informācija, tam es jums piekrītu. Nu, lūk, paldies jums šodien par jūsu laiku un tiekamies kādā no mūsu nākamajiem webināriem. Piesakojiet mums tas ir ļoti svarīgi. Paldies, uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos.